Downtown, 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 laimīgo cilvēku, kas nākamēnes dejos bezmaksas. Vai ne? Un jūs to varat iegūt, jūs dodat jautājumus YouTube lapā apakšā zem šī video. Jā. Es pareizi pateicu? Jā. All I do is win, 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 no matter what. And every time I step up in the building, everybody hands go up. Šoreiz mums sanāca mazāk filmēt un parādīt, ko mēs daram aizklausēs, jo mēs vairāk trenējāmies, daudz strādājām, lai jau nākamajā mēnesī mēs varētu nofilmēt divu klipiņus, lai aizbrauktu sacensībām Igaunijā un gatavoties atskaites koncertam. Starp citu, atskaites koncerts 20. novembrī. Lil Lash, stay making hits, boy. Let's go. Pick it up, pick it up. Come on. Tātad, draugi, mums būs interesanti uzzināt to, ka zinātnieki nesen ir veikuši pētījumu, un viņi mēģina izpētīt, kuri ir pasaules iedzīvotāji, kuri ir tie cilvēki, kas dzīvo šajā pasaulē visilgāk. Un jūs būs interesanti uzzināt, ka pasaules iedzīvotāji ir tie cilvēki, kas dejo. Viņus visus apvieno mīlestību pret deju. Tātad, manuprāt, tev ir jādejo tāpēc, lai dzīvot laimīgi. Iepriekšējā vlogā jūs mums uzdevāt jautājumus, un mēs šoreiz atbildēsim darot kaut ko papildus. Skāpšu kalnā atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Aizmirs jautājums. Nevamā, ir atradu. Tātad. Kad bija rozā, tad es domāju, ka esmu gangsteris. Tad es saprotu, ka es iztos pēc ķēmu. Es nokrāsoju brūnus. Es tev iemācīšu griezt sirsnīgas pēc tam pārliek lapus pusēm un izgriezt tagad pussirsnīgu. Es nokrāsoju melnus, tad man likās, ka esmu ļoti ļauna. Un tad es sāku dejot ļoti agresīvi. Ja nemaldos, esmu bijusi 7 valstīs attīstīt savu dejas mākslu. Tāpēc es varu uzdot tiešāku jautājumu, par kuru valsti, jo katrā bija pilnīgi citādāk. Katrā mācījos citu deju stilu. Vai kurš. Protams, ārzemes attaisa acis daudzām lietām, jo mēs šeit esam ļoti kautrīgi, sevi ierāvušies ar daudz kompleksiem, bet tur cilvēki ir ļoti
pašpārliecināti. Un tas ir tāds plusiņš, ko es esmu ieguvusi, protams, deju stili. Un vispār pieeja, kā mācīt, ko mācīt, kā redzēt pasauli. Un savā deju pieredzē visaugstākais vērtēju draugus, ko es esmu ieguvusi caur savu profesiju. Kurš ir mans mīļākais dejotājs? Travis Wall. Šo studijas izveidoju, lai varētu attīstīt savas trakākās fantāzijas deju pasaulē. Jo tur, kur es dejoju, tur pat tādas iespējas nebija. Tā kā es mācījos biznesu, man vecākiem pieder biznesa. Likās loģiski, ka kādu dienu man paši arī būs biznesa. Līdz ar to man patika dejot, es dejoju. Un Latvijā nebija tāda deju studija, kādu es vēlētos. Līdz ar to manā garā tādas izveidoju. Un es labprāt dejotu savā deju studijā. Nu, teiksim tā. Process ir ļoti laikietilpīgs. Dejotājiem ir jāstrādā ļoti daudz. Bet, lai izdomātu kvalitatīvu gabalu, kuru var iemācīt citiem cilvēkiem un attīstīties, man ir nepieciešama nedēļa kārtīga darba. Piemēram, trešdienās es pavadu 7 stundas aptuveni. Katru dienu, katru dienu, nē, tagad šo sezonu. Bet tā, tagad pareiķināsim nedēļā. Tagad cik mums nemāk rēķināt? Spriedze! 6, 9, 4, 10 stundas. Kristap, visas lietas, kas ir atstātas studijā un vairākus mēnešus nav aiztiktas, mēs tās atdodam labdarībai. Mums ir noteiktās dienās treniņi un, ja tas ir cītīgs, tad, protams, mēs dodam iespēju viņiem atslēgu nākt trenēties. Kaut vai katru dienu, kaut vai pa nakti. Jo telpas ir mūsējās un mēs varam izmantot kad un cik daudz mēs to vēlamies. Un atbildot visam jautājumiem, es esmu kurs gan izskata. Čau, putni. Un atbildot visiem jautājumiem, es esmu uzkāpusi šeit. Ja tu vēlies laimēt bezmaksas abonementu novembrim, tev tikai zem šī video ir jāuzdod mums jautājums. Kā arī uzraksti, kā tu vēlies redzēt mūs atbildot uz to jautājumiem, ko darot.